Lieliska ideja, lielisks ieteikums. Paldies jums liels, Andrej, un es ļoti ceru, ka visi ņems to vērā un šodien, kā pie priekšnieku dienas, lai arī šī priekšnieku diena, starptautiskā priekšnieku diena nav ierakstīta kalendārā, kāds no darbiniekiem izmantos, piemēram, nofotografējoties ar savu priekšnieku. Ar savu mīļoto priekšnieku. Jā, un tad šī fotografija varēs kalpot kā pierādījums. Esmu skeptisks, es teikšu, kā ir lielākā daļa noteikti gribētu savam priekšniekam iedot pa kaklu, bet tā kā dušas pietrūks, tad iet uz grāmatnīcu un nopērk piktas grāmatas par priekšniekiem. Ja paliekot šeit, man jāstrādā 10 metru attālumā no tevis, tad es labprātāk strādātu par Sadamu Huseinu pakaļslaucītāju. Piekritīsiet reti, kurš latvietis būtu spējīgs uz tādu atzīšanos, bet to, ka priekšnieki reti, kad kļūst par draugu, varam secināt kaut grāmatu veikalu plauktos, psihologu daļdarbi, kā sastrādāties, ja priekšnieks ir idiots, un ej-ellē sātaniskais priekšnieks jau ir seni grāmatu plauktu iemītnieki. Vairāk ķitinās par nosaukumu, nekā paši iegādās un lasa, kas tur ir rakstīts. Toties šīs kabatas formāta jaunums pazemotajiem darba rūķiem varētu būt gana labs saldais ēdiens. Padomu Vācelīte ne tikai ceļ padotā pašapziņu, bet arī māca tikt galā ar riebīgajiem kaklakungiem bez vardarbības. Tas iet projām, ja būtu riebīgs priekšnieks. Man vienreiz ir bijis, bet, lai nosaukt viņu pa pilnīgi kretīnu, nevarētu teikt. Viņš diezgan gudrs, bet ļoti prasīgs bijis. Tādā ziņā. Tikai tāpēc, ka viņš vispārāk nostrādināja, tāpēc nepatika. Mums ir labs priekšnieks ar to, ka mēs braucām vienreiz gadā ar ģimenēm atpūsties. Tāpat mums ir kaut kādi kopīgi pasākumi, Ziemassvētkos, Jāņos. Kaut arī daudz dziļāk ziemeļos, skandināvi nemēdz izlikties un nepatīk, ka uzdrošinās izrādīt daudz tiešāk. Es viņu vienkārši nesveicinu. Pārējie ar viņu arī nerunā. Kad viņš ienāk kafijas istabā, visi iziet ārā. Mēs viņu ignorējam. Ja viņa ko saka, mēs vienkārši pagriežamies un aizejam. Iespējams, kādam nu pat pavisam noplakusi vēlme būt vadītājam, kurš gan gribētu savu algotni pieģert lasām grāmatu ar nosaukumu "Mans priekšnieks ir pakaļa". Es pat justos pagodināts kaut kādā ziņā, ka darbinieki bijuši pietiekoši motivēti, lai ceptos klāt šādai grāmatai, lai saprastu, kad ir iespējami kaut kādi veidi, kā konflikta situāciju risināt. Pat pieredzējuši ļaudis atzīst, vieglāk ir būt padotajam nekā nīstam priekšniekam, lai arī laiks nes rūdījumu, tomēr arī priekšniekiem esot jūtas, kas daudzkārt vajadzīgs arī darbā. Es pieturētos teikt, ka tīri laikam tas autoritatīvais režīms un cietgalvība, atsaldētība šodienas biznesā viņai nav vieta. Tas ir, es domāju, daļai arī izskausts un Latvijā, tāpat kā mēs tuvamies rietumu standartiem, arvien mazāk un mazāk varbūt mēs redzam tos autoritīvos priekšniekus. Vēlot katram sastapt savu sapņu priekšnieku, Madara Kačuraka, Ivors Žepickis, Bezdabū. Nu tad sveiciens visiem pasaules priekšniekiem šodien priekšnieku dienā.